18. Aleksandrs Klimovs, 22. Oļegs Žatkins, 10. Reisi Šikava. Сегодня тоже такой момент, кто первый забьет, тому было бы легче, так скажем. Ну, в принципе, хорошо у нас там травмированные стали выходить, хотя они еще не набрали форму, и было, так скажем, сложновато. Вот концовку у нас, как говорится, в последние 8-10 минут Елгол прижала прилично, там такие моменты были уже опасные. Вот. Но это сказывается, так скажем, и график игр, и у нас еще, так скажем, не набрали форму ведущие футболисты. Nu, rezultātam довольны. Bet spēle man kategoriski neapmierināja. Man neapmierina mūsu kopējais vispār darbs. Es kā galvenais treneris viennozīmīgi ņemu visu atbildību uz sevīm. Un mēs esam iekļuvuši ļoti sarežģītā situācijā gan spēles ziņā. Pirmais ir tas, ka
pietrūks daudzos komponentos kvalitātes, gan atsevišķiem spēlētājiem, gan komandas spēles ziņā. Plus fatāli mums principā trūkst veiksmes. Es jau teicu, ja pirmajā sezonā, kad mēs sākām startēt, mums veicās ļoti daudz, tad šobrīd mums neveicās praktiski nevienā epizodē, un ļoti bieži ir tā, ka tādās līdzīgās situācijās pretiniekiem uzsvērt veiksmi nevis mums, bet ko tas liecina? Tas liecina to, ka mēs ar savu darbu šo te veiksmi nenopelnam, jo viss ir jānopelna, tā skaitā arī veiksmi. Un viennozīmīgi ir skaidrs tas, ka es kā atbildīgs cilvēks pilnībā uzņemos atbildību gan par šo konkrēto zaudējumu, gan par kopumā sezonas neveiksmīgo startu. Tā pašā laikā ir skaidrs, kas ir jādara, skaidrs, kā to jādara mums ir, bet vai tas izdosies, to redzēsim tikai tuvākajās spēlēs. Grafiks turpmākais mums arī nav viegls, mums ir spēles ar vadošajām komandām Ventspils, Konto, pēc tam spēle ir ar Spartaku, un loģiski, ka mums ir jāpaņem punkti tur, ja mēs viņus esam pazaudējuši šeit. Sezonas sākumā zaudēt punktu 3 mājas spēlēs, tas ir vienkārši nepieļaujami vēl šajā te čempionātā, kad viennozīmīgi būs daudz komandas, kas viena otrai atņems punktus, un nav vairāk tādas komandas, ko var apspēlēt vienkārši tāpat uz meistarības. Ko gribās teikt par konkrēti šo spēli? Pirmām kārtām, protams, atkal neveiksmīgi bija tas, ka mēs no standarta ielaidām pirmie, un šeit es piekritīšu kolēģiem, ka šajā spēlē tie, kur guva pirmie vārtus, tiem arī principā bija priekšrocības, jo līdz vārtu gūmam spēle bija pietiekami līdzvērtīga, kaut gan negribu teikt, ka kvalitatīva. Manuprāt, ne no vienas, ne no otras komandas puses nebija varbūt ļoti labas kvalitātes futbols šodien, bet būtiskākais šādā spēlē ir paņemt 3 punktus, ko mēs nespējam izdarīt. Tā kā tas ir tāds rezumējums, skaidrs, ka būs arī noteikti, jau šobrīd notiek situācijas analīze.